Jūs kā ārlietu ministrs esat iespējams viens no galvenajiem visvairāk cilvēkiem no Latvijas, valdības arī cilvēkiem, kas tiekās ar diasporu. Jūs neskaitāmas reizes. Un arī kā prezidents jūs jau aktīvi to dariet. Varbūt jums ir kāda atmiņas par kādu interesantu notikumu, aizraujošu notikumu, kur jūs satikuši cilvēkus, esat visā pasaulē, gan kā ārlietu ministra laikā, gan varbūt šobrīd jau kā prezidenta laikā, kuri strādā Latvijai. Taisnība ir. Ārlietu ministram faktiski diasporas politika. Diasporas jautājumi laikam ir vistuvākie no visiem valdības locekļiem, gan ņemot vērā to, ka mums ir vēstniecības, ņemot vērā to, ka arī diasporas konsultatīvā padome darbojas ārlietu ministrijas paspārnē. Un cik tas bija iespējams, tik es arī mēģināju tikties ar mūsu tautiešiem gan ārpus Latvijas, gan arī tad, kad viņi ieradās Latvijā. Turpina to darīt mazliet citā jau kapacitātē prezidenta amatā, bet jāsaka, ka lai kur un kādas tikšanās būtu bijušas, vai ar tiem cilvēkiem, kas jau ļoti ilgu laiku ir dzīvojuši ārpus valsts, vai tiem, kas nesen pārcēlušies no Latvijas uz dzīvi citur, tās parasti ir bijušas ļoti pozitīvas, sirsnīgas, un ir runāts par problēmām, ir runāts arī par kaut kādām lietām, kas ir jārisina, bet kopumā tā atmosfēra ir bijusi ļoti, ļoti laba gan vienā, gan otrā matā. Varbūt jums atmiņā ir kāds interesants gadījums, uz ko šobrīd var atskatīties jau ar humoru, bet kas varbūt ir kāds misēklis? Misēkļi nav bijuši, bet ir bijuši jautri brīži. Es atceros, bija, neteikšu, ne valsti, ne laiku, ne vietu, kurā tas bija, bet bija iespēja tikties ar mūsu tautiešiem vienā no latviešu centriem. Tradicionāli tas ir organizēts aptuveni pēc tāda algoritma. Ir vēstnieku uzruna, ir ministru uzruna, ir arī kāds priekšnesums no latviešu skoliņu audzēkņiem. Tad ir jautājumu atbilžu daļa, un tad ir tāda drusku saviesīga parunāšanās. Tad, kad es esmu izpildījis pilnīgi visus šos uzdevumus līdz pat saviesīgai parunāšanās reizē, atbildējis uz jautājumiem, teicis uzrunu, man pienāk klāt viena no sarunas dalībniecēm. Viņa jautā, vai tad jūs nezināt, kad tas ārlietu ministrs beidzot mūs uzrunās? Tas ir brīdis, kurā tu saproti, ka kaut kas ir reāli nogājis greizi. Jūs minējāt par latviešu centriem. Es vēlējos arī pajautāt, jūs noteikti esat jau daudzos ciemojies, un latviešu centri šobrīd ārpus Latvijas arī daudzi ir slēguši un daudzi arī turpina darbību, bet tās arī tādas tā kā neformālas Latvijas vēstniecības, pārstāvniecības ar Latvijas karogu mājas priekšā. Kā jūs redziet nākotnē, nākamajos 10, 20 gados tieši latviešu centru darbību, lomu un arī pienesumu valstī? Es domāju, ka latviešu centru nozīme sevišķi tūliņ pēc Otrā pasaules kara, sevišķi tad, kad tas sapnis par Latviju bija tāls. Daudzi svēti ticēja, ka kādreiz Latvija būs atkal neatkarīga, bet kad tas būs, vai šie cilvēki to piedzīvos, vai nē, sevišķi 50., 60., arī 70. gadi, kad tas bija brīdis, kur latviešu centri, baznīcas, svētdienas skolas, kori, dažāda veida aktivitātes, bet faktiski visi centrējās ar latviešu centriem, spēlē vienkārši milzīgu nozīmi. Protams, ka varbūt tie arī bija tie laiki, kad bija vairāk šo cilvēku, kas bija gan aktīvi, gan finansiāli atbalstīja. Mēs redzam tādas nopietnas pārmaiņas arī mūsu diasporā. Mums ir 2., 3., laikam pat 4. paudzes tautieši, kas devās bēgļu gaitās pēc Otrā pasaules kara, bet mums ir arī tagad tie, kas ir aizbraukuši strādāt, dzīvot jau pēc neatkarības atgūšanas. Un cik es esmu runājis ar visu paudžu pārstāvjiem, es redzu, ka ir labie piemēri, kur
Šie latviešu centri turpina dzīvot, paudžu nomaiņa, notiek tie paši kultūras pasākumi, notiek skolas strādā, gan skolotāji brauc no Latvijas, gan paši cilvēki no diasporas aprindām piestrādā. Un tie ir tie labie piemēri. Un tad ir arī tādi, kur ir skaidrs, ka vienkārši objektīvi cilvēku skaits samazinās, uzturēt šos centrus ir grūti. Un, ir viena otra arī tāda vieta, kur pakāpeniski šie centri veic savu darbību. Jā, taisnība, šāda veida latviešu centri sevišķi tur, kur ir daudz latviešu, palīdz gan uzturēt šo saikni ar Latviju, gan palīdz bieži vien arī vēlēšanu procesu organizācijā, kas ir nemazāk būtiska, saiknes uzturēšana ar valsts tīri, pilsoņiem tīri politiski. Bet es arī redzu, protams, ka tīri objektīvi šīs izmaiņas ir un viņas kaut kādā veidā notiks. Vai, teiksim, mēs šeit varam runāt par kaut kādu tiešu valsts atbalstu, tīri finansiāli, tīri kaut kādā veidā šiem latviešu centriem, es teiktu, ka es nesteigtos ar kaut kādiem solījumiem. Tas, jau jāsaka, man tagad mazliet nepierast, bet tomēr jāsaka, tas būtu ārlietu ministrijai jādomā, bet es arī labi saprotu, ka šobrīd vairāk tā koncentrēšanās tiešām ir uz kultūras izglītības programmām, uz tāda veida atbalstu. Bet katrā gadījumā man ļoti gribētos cerēt, ka tie centri turpinās darbību un ka tādi gadījumi, ka kaut kur kāds centrs pārtrauc darbību, nebūs pārāk bieži parādība. Diasporai svarīgi arī būt aktīvai ārpus Latvijas, bet primārā diasporas interese tomēr arī droša, veiksmīga, eiropeiski, rietumnieciska Latvija. Kas jūsuprāt šobrīd ir galvenie iemesli, kādēļ jūs teikt, tomēr aicinātu cilvēkus atgriezties Latvijā un izvēlēties dzīvot un bāzēties, varbūt pat gribās teikt, tieši Latvijā? Ziniet, es teiktu tā, diez vai no manas puses, vai arī no jebkuras valsts amatpersonas puses būtu vienkārši prātīgi nodarboties ar plikiem aicinājumiem. Katrs pieņem to lēmumu balstoties uz daudziem dažādiem faktoriem. Es pilnīgi noteikti priecātos un priecājos un priecāšos par katru, kas izlēma atgriezties. Es zinu, ka tādu cilvēku ir. Nav daudz, bet tā tendence vismaz pirms kāda laika bija diezgan uzskatāma. Pavisam nesen šeit Rīgas pilī kopā ar 20 kuplām Latvijas ģimenēm mēs iededzām Ziemassvētku egli. Un, ja nemaldos, 3 ģimenes bija tieši tās, kas bija atgriezušās. Es jautāju šiem tiešām ļoti jaukiem, ļoti patriotiskiem cilvēkiem, kas bija tas iemesls, kāpēc jūs atgriezāties. Un iemesli ir ļoti dažādi. Viena ģimene man teica, mums vienkārši bērni pateica, mēs gribam atpakaļ, mēs gribam mācīties latviešu valodā, un viņi nolēma atbraukt. Pavisam nesen, šogad atbraukt. Ir tādi, kas tomēr apdomājot visus par un pret, lēma par labu atgriezties tādēļ, ka saskatīja iespēju veikt uzņēmējdarbību. Ir varbūt arī vēl kaut kādi aspekti. Katrs, protams, to lēmumu pieņems balstoties uz apsvērumiem, kas viņam vai viņai ir svarīgi, bet kāpēc būtu svarīgi apdomāt šo soli? Pirmkārt, es domāju, ka ja cilvēki grib redzēt, ka viņu bērni tiešām grib vai paši vecāki vēlās, lai bērni to darītu, dzīvot, mācīties, attīstīties Latvijā, latviskā vidē, tas būs viens ļoti būtisks apsvērums. Otrs būtisks apsvērums ir arī cilvēki, kas ir pastrādājuši ārpus valsts un tad domā, ka būtu labi arī uzsākt savu uzņēmējdarbību ar tām zināšanām, ko viņi ir ieguvuši. Arī tas ir ļoti labi. Kur ir tā lielā problēma, kas mums ir jārisina? Mēs to ļoti labi zinām. Mēs esam par to daudz runājuši. Jāsaka, no novadā situācija atšķirās. Arī valsts līmenī vēl ir daudz, kas darāms. Bet visi, ar kuriem es esmu runājis, arī novadu vizītēs, tiekoties ar tiem, kas ir atgriezušies, uzsver 3 lietas.
pirmā dzīvoklis, māja vai iespēja kaut vai noīrēt uz kādu laiku dzīvesvietu. Un jāsaka, ka daudz kur tā ir diezgan liela problēma dzīvokļi. Otra lieta ir bērnu atgriešanās, jeb ierašanās, ja viņi nav mācījušies Latvijas skolā, un adaptācija tiem mācību procesiem, programmām, kāda ir Latvijā, jo skolas daudz kur ir dažādas, ļoti atšķiramies. Un tad tur ir īpaši varbūt vienu otru reizi vajadzīga arī tāda speciāla pedagoģa palīdzība un atbalsts. Un visbeidzot, trešais ir tā iespēja atrast gan atbalstu pašvaldībā, gan atbalstu, teiksim, no valsts institūcijām, vai nu uzņēmējdarbības sākšanai, vai nu, teiksim, darbam. Un te, jāsaka, ir ļoti labi piemēri un nav tik labi piemēri. Tas bieži vien ir pašvaldības pat risināms jautājums, nevis varbūt par kaut kādām lielākām vai mazākām valsts politikām runājot. Tas ir tas, kā man tas šobrīd izskatās, gan no iepriekšējā darba, gan no pašreizējā darba pieredzes. Ir arī cilvēki, kas baidās atgriezties drošības jautājumu dēļ, un PBLA un ALA un arī citas organizācijas ieguldīja lielu darbu, lai Latvija NATO iestātos, un arī Latviešu komu nesen rīkoja diskusiju par drošības jautājumiem, kur mēs esam pārliecināti, ka tikai runājot mēs varam uzlabot arī gan pašu gatavību, un tieši ar to, ka mēs esam gatavi, mēs esam tik droši kā nekad agrāk. Ko jūs teikt varbūt tiem cilvēkiem, latviešiem, kas baidās atgriezties tieši šī drošības jautājuma dēļ? Pirmkārt, jāsaka, tiešām tā arī ir, ka mūsu trimdas tautiešu organizācijas jau no 90. gadu sākuma, kopš Latvija atguva neatkarību un līdz pat integrācijai NATO, un arī pēc tam ir izdarījušas milzīgu darbu gan Amerikā, gan Kanādā, gan citur Eiropā, lobējot Latvijas iestāšanos NATO un Eiropas Savienību, aktīvi atbalstot dažādu veidu militāro palīdzību programmas, un tiešām tas darbs ir nenovērtējams. Bet jāsaka, ka drošība ir process, un ikdienā mums nāk jauni uzdevumi, mums nāk jaunas lietas, ko risināt. Krievijas iebrukums Ukrainā, pašreiz Krievijas agresija Ukrainā, protams, liek aizdomāties daudziem. Mums ir radusies jau tāda eksperta sacensība, kas saka, pēc gada, pēc 3, pēc 5, pēc 10 Krievija uzbruks kādai no NATO valstīm, un tad, protams, ir tādi, kas saka, tās varētu būt Baltijas valstis. Es domāju, daļai jūs atbildējāt jau uz šo jautājumu, uzdodot to. Pirmkārt, mūsu dalība NATO un Eiropas Savienībā, tas ir tas šobrīd būtiskākais, labākais, kas vispār jebkurai valstī var būt. Nekas labāks par NATO šobrīd nav izdomāts, bet to sakot, otra lieta, Latvija tiešām ļoti nopietnu uzmanību pievērš valsts aizsardzībai, investējot dažādās sistēmās. Arī tagad mēs esam pievērsušies iekšējai drošībai, un tiek darīts viss, lai vispār doma par kaut kāda veida potenciāli iebrukumu NATO valstī nešķist pievilcīga. Jā, ir ļoti daudz informācijas. Jā, es pat redzu dažreiz tādus mēģinājumus no Krievijas propagandas mūs iebiedēt. Bet es teiktu, ka pašlaik pilnīgi noteikti katram ar vēsu prātu ir jāizvērtē viss tas informācijas daudzums, bieži vien pretrunīgais, ļoti dažādais. Un es gribētu teikt, ka mēs tiešām darām visu, lai stiprinātu gan NATO aliansi, gan pašu savu drošību, un pat ideju par kaut kāda veida provokācijām, hibrīdu uzbrukumiem padarītu nepievilcīgu. Un ļoti iespējams, ka Latvijā šobrīd pat ir drošāk nekā vienā otrā Eiropas pilsētas ielā, tikai mazliet varbūt skatoties no citas skatu punkta. Bet, protams, es domāju, ka vēl kādu laiku šis karš Ukrainā būs visu prātos, aizņems visu uzmanību un protams, ka radīs šos jautājumus, bet es ļoti gribu cerēt, ka cilvēki saprot, ka tiek izdarīts viss šobrīd maksimāli iespējamais, lai mūsu valsts būtu droša
un šeit arī būtu droši dzīvot. Vai un cik jūsuprāt būtu jānāk pretī tieši diasporas jauniešiem valsts aizsardzības dienesta jautājumos, un kur tomēr iestājās arī katra pilsoņa pienākums pret savu valsti? Kā jūs zināt, ir pārējais periods noteikts. Pārējais periods ir noteikts, ja nemaldos, līdz 2027. gadam. Par šo bija diezgan nopietnas diskusijas, jo no vienas puses, protams, ka valsts aizsardzības dienests visiem pilsoņiem tomēr būtu jāiekļauj savā pilsoņu pienākumu sarakstā. Ir skaidrs, ka faktiski tāda visaptveroša pilna jauniešu iesaiste valsts aizsardzības dienestā nenotiks, tas notiek vairāk uz izlozes pamata. Mēs vēl neesam nonākuši pie šī otrā soļa. Tas notiks tikai janvārī, kad mēs redzēsim arī, kā praktiski strādā tas, kas likumā ir ierakstīts. Manuprāt, ka šeit tomēr mēs nevaram runāt par to, ka, ja tu esi ārpus Latvijas, uz tevi neatiecās noteikti pienākumi, bet tev ir visas tiesības. Tā pašā laikā ir pilnīgi skaidrs, ka diez vai būs iespēja iesaukt kādu Latvijas-Austrālijas dubultpilsoni. Un es šobrīd teiktu tā, mēs vēl esam šī valsts aizsardzības dienesta likuma īstenošanas fāzē, praktiskas adaptācijas fāzē, un es domāju, ka līdz tā pārējais perioda beigām tiks uzkrāta pietiekama pieredze, lai redzētu, kā tas darbojas pirmkārt Latvijā, un tad, lai arī tālāk redzētu, kā mēs varēsim šo piemērot pēc 2027. gada. Pie tā aizsardzības ministrijai būs jāstrādā. Nevienmēr teorētiskas lietas praksē īstenojās, bet es teiktu, ka būs jāatrod pareizais līdzsvars starp šo te pienākumu un tomēr arī objektīviem faktoriem, ja cilvēks neatrodas Latvijā. Es citēšu bijušo PBLA priekšsēdi Jānu Kukaini, kurš teica, ka organizēta sabiedrība Latvijā ir īpaši svarīga, jo tas Krievs tur vienmēr būs. Un Eirobarometram 22. gadā bija aptauja par to, cik Latvijā cilvēki tic savai balsī, kur, ja es nebaldos, Latvijā bija 36% atbildējuši pozitīvi, un Eiropā tas ir 58%. Kāds jūsuprāt ir aktīvs pilsonis, vai vairāk tieši kā valsts varētu veicināt to, lai varbūt ņemot vērā arī Padomju Savienības mantojumu galvās šis ticība valstī un tā pilsoniskā aktivitāte tomēr palielinātos? Ziniet, te ir pretruna jūsu jautājumā. Jūs nocitējāt tos datus, un jūs jautājat, kā valsts to var veicināt. Valsts esam mēs visi. Jā. Tur jau tā nelaime. Nav tādas abstraktas valsts. Nav tāda, kā lai saka, cilvēku kopa, kas ir valsts, un tad ir vispārējie. Protams, es saprotu, ka daudz domā, ka politiķi, ierēģi, amatpersonas, tas ir kaut kas viens, un tad pārējie ir citi. Es teiktu, ka pirmkārt, daļa no lietām, kas laikam tomēr rada šādu visai skeptisku skatu uz pilsoņu un valsts attiecībām, diemžēl ir tas, kas notiek bieži vien mūsu politiskajā procesā, sevišķi vēlēšanas. Bet tas nav tikai Latvijā. Es burtiski tikko atgriezos no Igaunijas, kur, saprotu, ir noticis ļoti, ļoti līdzīgi, ka pirms vēlēšanām ir viens solījumu loks, pēc vēlēšanām praktiskā politika parāda, ka tu šad tad esi kā politiķis pārsteidzies sasolot to, ko tu nevari izdarīt, un tad nav ko brīnīties, ka zūd tā ticība vēlēšanu procesam, tiem solījumiem un tai valsts pārvaldē. Otra lieta bieži vien it kā cēla mērķu vārdā tiek pagrozīti likumi, un viņi nav pārāk pārdomāti. Es teiktu tā, ka ir tikai divas receptes, un tās pat ir mazāk tās abstraktās valsts pusē. Pirmā recepte tomēr, ja pilsoņi grib kaut ko aktīvi mainīt, ietekmēt valsts procesus, viņiem pašiem ir jāiesaistās šajos procesos. Dalība politiskajās partijās, dalība vēlēšanās, dalība dažāda veida pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs nevalstiskajās organizācijās.
Es teiktu tā, es pat arī galīgi nebaidos no tā, ka cilvēki aktīvi izsaka viedokli protestos vai demonstrācijās. Tā ir demokrātijas forma. Tas uzreiz nenozīmē, ka kaut kas ir fundamentāli nepareizi. Vienkārši cilvēki aktīvāk pasaka savu viedokli publiskajās komunikācijas izpausmēs, diskutējot ar politiķiem, sociālajos tīklos, un tomēr ieklausās. Atceramies skolotāju protesta akcijas, atceramies tomēr vienu otru arī iniciatīvu caur Mana balss, kas gūst atbalstu. Jā, es saprotu, ka dažreiz cilvēkiem liekas, es esmu parakstījies par to vai citu, un tas ir noraidīts, mani neklausās. Var gadīties, ka tas lēmums ir jānoraida, tāpēc, ka ir citi ļoti nopietni aspekti, kāpēc viņš nav saulēcīgs. Var gadīties, ka tev Saeimā pat nonāk divas savstarpēji izslēdzošas iniciatīvas, viena par, viena pret, un pat līdzīgiem parakstu skaitiem. Bet kas gan ir būtiski, ka tev ir bijusi iespēja savu pozīciju paust aktīvi, izteikties, būt uzklausītām un tomēr saprast, varbūt, kāpēc tas vai cits lēmums ir noraidīts. Tā ir tā viena lieta, tātad šī aktīvā dalība. Otra lieta, jā, es tomēr teiktu, ka ir arī daudz cilvēku, kuri saka, manī jau neklausās, no manis nekas nav atkarīgs, bet tad uz jautājumu, vai jūs esat bijis vēlēt vienalga pašvaldību, Eiropas parlamentu vai Saeimas vēlēšanās, atbilde nē, nav. Tāda aktivitāte bijusi pēdējo x gadu laikā. Tad, godīgi sakot, ja tu esi palaidis savu iespēju nobalsot, ja ne gluži par savu ideālo partiju vai politiķi, bet kopumā piedalīties, par tā idejām izteikties pozitīvi, tad nebrīnies, ka tu paliec kaut kur nesadzirdēts, kaut vai caur šo te pasīvo veidu, kur tu atbalstot kādu sev pieņemam politisko partiju, spēj panākt, ka viņai pietiekams balss, lai Saeima arī kaut ko ietekmētu. Tā kā es teiktu, tur pat vairāk jāsaka, es tomēr aicinātu katram saprast, ka jo skaļāk, jo organizētāk cilvēki runā par lietām, kas tos satrauc, jo viņi būs vairāk sadzirdēti. Un jā, lietas mainās, ticiet vai neticiet, politiķi tomēr daudzās lietās ļoti rūpīgi ieklausās. Kādi jūsuprāt varbūt ir piemēri, kas jūsu acīs ir bijuši no tieši diasporas pilsoniskās sabiedrības pienesuma Latvijai? Vismaz 2-3 lietas es varētu minēt. Vienu mēs jau izrunājām īstenībā. Tas, ka mūsu drošības garantēšanas procesā dalība NATO, atbalsts no vairākām diasporas organizācijām 90. 2000. gados un arī tagad. Tikai mazliet savādāk transformējoties militāra atbalsta, lobēšana ASV un citās varas struktūrās. Tas ir viens piemērs. Otrs piemērs, kas man tiešām liekas ļoti labs, tas ir mūsu jau laikam 10 gadus tāda sadarbības forma, Pasaules latviešu uzņēmēju un inovāciju fórums. Tomēr, manuprāt, tas diezgan labi parāda, ka gan tie latvieši, kas dzīvo ārpus Latvijas, bet vēlās kaut kādā veidā būt noderīgi un palīdzīgi ar kontaktiem, ar kaut kādu uzņēmēju darbības veicināšanu, viņi to dara. Viņi to dara īstenībā dažreiz pat efektīvāk un bez visādām formālām valsts programmām un procedūrām. Viņi to dara vienkārši savstarpēji sadarbojoties, un tas neizbēgami ir arī palīdzība un atbalsts valstī. Un visbeidzot, trešā lieta, kas manuprāt ir šobrīd attīstības līmenī, varbūt arī tāpēc, ka man tikko beidzās Valsts konkurētspējas komisijas sēde, kur mēs diezgan daudz runājam arī par to, kādā veidā piesaistīt mūsu pašu zinātniekus, gan tos, kas no Latvijas aizbraukuši studēt un strādāt, vai arī, tos pašus diasporas talantus, tīri mūsu zinātnes attīstībā. Tur es redzu lielu potenciālu. Diaspora pārskaita uz Latviju vairāk kā 800 miljonus eiro gadā, un arī LU pētījumi pierādījuši, ka diaspora arī šādos dažādos citos veidos dod pienesumu.
Diasporas likums arī darbojas jau 5 gadus. Jūs, kā ārlietu ministrs, arī bijāt noteikti strādājāt pie šī diasporas konsulta plāna, darbam diasporu 4. un 6. gadam. Kas jūsuprāt būtu varbūt vēl tās prioritātes, kur tomēr šo budžetu diasporai vajadzētu palielināt, jo kā tikko budžetu visticamāk pieņēma, es neizskatīju katru sīkumu, bet izstāsta, ka diasporai tomēr tas uz 6 eiro uz vienu cilvēku. Vai jūsuprāt ir lietas, kur diasporā vajadzētu ieguldīt vairāk, jo tas pienesums tomēr ir arī salīdzinoši liels, ko no diasporas nāk atpakaļ? Es domāju, ka savstarpēji iedarbojoties, mēs tiešām varam teikt, ka te centieni vienam otru bagātināt ir appusēji. Tas ir pilnīgi taisnība. Diaspora tiešām dod lielu pienesumu, tīri arī finansiāli, atbalstot ģimenes locekļus radus šeit Latvijā. Bet taisnība ir arī tā, ka es lasīju arī, ka daži priekšlikumi budžeta palielināšanai diasporai netika atbalstīti. Es arī atceros, ka vēl šī gada sākumā, diskutējot un apstiprinot par 23. gada budžetu, mēs bijām nonākuši pie secinājuma, ka faktiski pamatprogrammas, izglītība, kultūra, arī atbalsts diasporas dažāda veida aktivitātēm, nometnēm, arī medijiem, ka viņš varbūt nav ekstra bagāts, bet pilnīgi noteikti tās pamatprioritātes nosedz. Manuprāt, kur noteikti varētu skatīties, vai tiešām mums visur, kur ir vecāku gatavība bērniem mācīt latviešu valodu, Latvijas vēsturi, ģeogrāfiju, šo te izglītības faktiski programmu, vai visur mums tiešām pietiek nauda, vai tur tomēr nevajadzētu kaut kur palielināt. Es zinu, ka pamata vajadzības vismaz šī gada ietvaros nosedz. Otra lieta, es zinu, ir diezgan tāds sāpīgs jautājums. Esmu arī runājis ar atsevišķiem izdevuma redaktoriem, ir diasporas mediji. Te gan, es domāju, būs jāmeklē kaut kāds interesantāks risinājums tā vienkāršā iemesla dēļ, ka jāskatās, kāds ir tas lasītāju skaits, lietotāju skaits. Es zinu, ka vēl joprojām ir cilvēki, kuriem ļoti patīk drukāts izdevums, bet es zinu arī, ka liela daļa jau sen ir pārgājusi uz virtuālo mediju vidi. Un es domāju, ka tur būs jāmeklē kaut kādi risinājumi, kā stiprināt arī šo te saikni starp Latviju un diasporu, arī stiprinot šos te vietējos diasporas, vienalga valsts vai kontinentu ietvarā medijus. Jūs pats noteikti varbūt jūtaties kā mobilais pilsonis, un tas ir tāds jauns termiņš, kur bieži cilvēki izvēlas strādāt daudzās pasaules valstīs, bet kā savu pamatvietu izvēlas tomēr dzīvot un bāzēties Latvijā. Un ir arī pētījumi, ka Latvijā ir daudz priekšnosacījumu, lai kļūtu par šādu vietu, kur cilvēki varbūt, kas var izvēlēties dzīvot jebkurā pasaules valstī, bet ceļot viņi izvēlās tieši Latviju. Vai jums varbūt ir kādas idejas, kas varētu būt tieši tie Latvijas plusi, kas šādiem šaubīgām ģimenēm beigās liek pieņemt lēmumu, un Latvija attīstās kā šāds, es baidos teikt anglisku vārdu, hubs centrs, kur pulcējās šādi cilvēki un maksā nodokļus šeit? Es te neko ģeniāli gudru neizdomāšu, es varu tikai pateikt to, ko man ir teikuši cilvēki, ar kuriem es esmu ticies un kuri ir pārcēlušies. Jaunāki, vecāki, bet cilvēki, kuri ir kādu laiku padzīvojuši ārpus Latvijas. Un es esmu jautājis, kas ir tas iemesls. Viņi ir nosaukuši vairākus, un es viņus vienkārši atkārtošu. Viens daudz tomēr uzsver to, ka salīdzinot ar vienu otru pilsētu un valsts, kurā viņi ir dzīvojuši, tomēr Latvija ir droša valsts dzīvošanai. Mēs runājam par ārējiem draudiem, bet principā tas ir viens aspekts. Tas ir tā drošība. Man ir cilvēki Madonā, Krāslavā teikuši, patiesībā sakot, ja bērns iet uz skolu, es zinu, ka visu pilsētu viņu pieskatīs. Es gandrīz katru minūti dzirdēšu, kur viņš ko dara. Labi, tā varbūt nav Rīga, tā nav liela pilsēta,
privilēģija, bet viena tā ir tomēr iekšējā drošība. Otra lieta, daudz man ir arī teikuši, ka varbūt tur ir kaut kādas lietas, kas ir uzlabojamas, bet tā dzīves kvalitāte ir diezgan laba. Ar vienu nosacījumu, protams, ka tev ir arī, protams, ienākuma līmenis. Trešā lieta, ko tomēr es arī esmu dzirdējis, tas, ko es jau teicu, atbildot uz vienu no iepriekšējiem jautājumiem, tomēr vēlme, ka bērni saņem izglītību latviešu valodā. Tas nenozīmē, ka pēc tam viņi nedosies studēt ārpus valsts, bet pasaule ir neliela un mēs pat visi esam interesēti, lai cilvēki iegūst daudzveidīgu, plašu izglītību gan Latvijā, gan ārpus tās. Tie ir varbūt tie trīs lielie, teiksim, tādi aspekti. Un tad ir viens tāds strīdīgāks, jo tur gan man ir ļoti pretrunīgas ziņas atnākušas atkarībā no tā, no kuras valsts kas ir atbraucis. Viens saka, Latvijā ir ļoti maz birokrātija, visu var ātri nokārtot, un otrs saka, tas ir šausmas, kas tad notiek. Mēģinām izvilkt kvadrātsakni, kas tad te īsti ir, bet daudz saka, ka tik traki arī nemaz nesot ar tādām lietām. Vai noslēdzot, jūs būtu gatavs atklāt kādu mazu daļiņu no tā, ko jūs novēlēsiet tautiešiem jaunajā gadā? Ne. Labāk es varētu pareklamēt jaunā gada uzrunu un aicināt skatīties un klausīties. Citādi visi noslēpumi tiks atklāti priekšlaicīgi. Tā arī darīs. Bet viena lieta gan es varu novēlēt, jebkurā gadījumā, un tas ir, protams, priecīgs Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu. Tas noteikti tur būs. Lielas paldies jums par sarunu. Paldies.